Cīņā par lokālo slimnīcu turpmāko pastāvēšanu ir iesaistījušies arī daļa Saeimas deputātu. Tāpēc, lai novērtētu situāciju uz vietas, uzklausītu viedokļus un priekšlikumus, šodien Madonas slimnīcu apmeklēja Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pārstāvji. Tajā brīdī, kad parādījās budžeta projekts 11. gadam, un kurā tika iezīmēts, ka šīs lokālās slimnīcas tiks reorganizētas par dienas aprūpes centriem. Un tad es sazvanījos ar Ceļu Pīteru kungu un Kokaru kungu un teiksim, kā saka, cēlāmies kopējai cīņai decembra sākumā kopā ar visām pārējām lokālajām slimnīcām, lai tomēr noturētu šīs neatliekamās palīdzības slimnīcas rejonos. Nereti tieši pirmās minūtes izšķir pacienta tālāko likteni. Infarkta vai insulta gadījumā noteicošās būs momentā veiktās analīzes un izmeklējumi. Madonas slimnīcas laboratorijā tas viss tiek nodrošināts augu diennakti. Kopumā pērn Madonas slimnīcas stacionāra pakalpojumus izmantojuši teju 7000 pacientu, veikts vairāk nekā 2500 operāciju, vai būtu prāta darbs mainīt pašreizējo slimnīcas statusu. Iespējas ir ļoti labs, ļoti kārtīga, ļoti uzturēta, ļoti sakopta, patīkama gaiša slimnīca ar modernu aprīkojumu, aprunājos arī ar pacientiem, kas šeit ir no Ērgļiem atbraukuši, no Barkavas. Cilvēki ir ļoti apmierināti, ja, un ar domu, tika pajautājot viņiem, kāpēc jūs, teiksim, vai jūs negribētu braukt uz Valmieru, ja, un tu uzreiz sajūti atpakaļ to, ka tas nav risinājums, ka šī slimnīca būtu jāreorganizē. Tā ļoti nozīmīga vieta šai teritorijai, un te var runāt par kaut kādām reorganizācijām, jo par likvidācijām nebūtu vārda vieta. Par iespēju klātienē tikties ar likumdevējiem gandarīts ir arī slimnīcas vadītājs, jo nevienmēr papīri atspoguļo reālo situāciju. Mēs esam spējīgi strādāt. Es domāju, ka mēs paliksim. Varbūt ne visas dienestas mūs saglabās, bet arī nākošu gadu. Bet mēs paliksim. Es saprotu, šeit ir viss, lai tāda būtu slimnīca. Te īpaši nekas nav jāpieliek, milzīgie finansiāli līdzekļi jāiegulda, lai te varētu sekmīgi šī slimnīca eksistēt. Zīmīgi, ka dienā, kad 6 Saeimas deputāti apmeklēja Madonas slimnīcu, slimnīca atzīmē savas pastāvēšanas 80. jubileju. Godājamais gadskaitlis jau vien ir apliecinājums tam, ka šī ārstniecības iestāde ir vajadzīga. Mediķi aicina nesteigties ar nepārdomātiem lēmumiem, cienīt to, kas gadu gaitā ir izveidots un veiksmīgi darbojas. Lauciniekiem arī vajadzīgas slimnīcas, tā ka nesteigties, nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus, netracināt ne pacientus, ne darbiniekus. Valsts finansējums šim gadam Madonas slimnīcai ir piešķirts. Atliek vien paļauties uz politiķu izpratni, izstrādājot jaunus likumus, arī nākamajiem 80. Viss bija vērts izdarītais, un arī turpmāk, protams, stāvēsim un kā saka, kritīsim par šīm lokālajām slimnīcām, lai lauku iedzīvotājiem būtu pieejama šī neatliekamā medicīniskā palīdzība.